Šodien mēs viesojamies Cilmes šūnu bankā, un mēs jums vēlamies pastāstīt par nākotnes medicīnu, kā pasargāt pašiem sevi un savus mīļos tuvos cilvēkus. Daudzas sievietes iespējams ir dzirdējušas par to, kas ir Cilmes šūnas, un kādēļ tas varbūt ir pilnīgs jaunums. Varbūt jūs varat pastāstīt, kas tad ir šīs Cilmes šūnas un kāpēc tās ir nepieciešamas? Cilmes šūnas ir tās sākuma šūnas, no kurām veidojās pārējās ķermeņa šūnas. Un, ja mums ķermenī ir triljoniem šūnu ar daudziem, teiksim, veidiem, katra orgāna šūnas dara kaut kādu darbu, tad viņas ar laiku kādreiz iet bojā pie noteiktiem apstākļiem. Un ir kādas snaudošas šūnas, kuras tad stājās vietā, aizvieto bojātās, atjauno funkciju. Tātad Cilmes šūnas ir gan pieaugušā cilvēkā, gan, teiksim, arī jaundzimušajā. Mūsu mērķis ir paņemt jaundzimušās šūnas un saglabāt nākotnē. Kas tad tālāk notiek ar šīm Cilmes šūnām? Viņas paņem tādā speciālā konteinerī, un tad vecmāte zvana mums, kad ir materiāls paņemts, un mēs viņu nogādājam laboratorijā. Laboratorijā jāpārbauda tas materiāls paņemtais, cik daudz uz sterilitāti. Tad ir jāizolē šūnas, jāskatās augtspēja, jāsaskaita šūnas. Tad šīs auda šūnas, tās ir jāizdala no tās nabas saites un jāpavairo. Mēs arī saviem klientiem pavairojam pirms sasaldēšanas, un tādas 5 mazas mēģinītes, un mēs šīs šūniņas līdz 500 000 pavairojam. Un tad, kad tas ir izdarīts, tas aizņem kādu mēnesi, 2 laika. Tad arī ir skaidrs, jā, materiāls ir derīgs glabāšanai, un tad vecāki saņem certifikātu, kurš apliecina, ka tur ir tik un tik, tas un tas, tāda un tāda rādītāja, tad paliels certifikāts, un tad viņas tiek noliktas glabāšanā nebaltām dienām. Vai šīs Cilmes šūnas ir derīgas tikai bērniem, kurš ir nācis pasaulē un ir paņemts tieši viņa Cilmes šūnas, vai tomēr arī viņa ģimenes locekļiem? Jā, tas ir tāds svarīgs jautājums. Ir 2 materiāli, ko mēs paņemam. Mēs paņemam asinis, kas bija palikušas, un tās šūnas ir vairāk diferencētas. No viņām nākotnē arī veidojas asins šūnas. Un mēs varam paņemt šo te audu gabaliņu. Tās ir mazāk diferencētas, mazāk attīstītas šūnas. No viņām tāpēc var izaudzēt jebkuru citu ķermeņa šūnu. Viņas var pavairot, cik vajag, un viņām nav vajadzīga tā sadarība. Tas, ko jūs jautājat par to sadarību, lai cik dīvaini arī varbūt tas tā neizklausītos, tās asins šūnas, ko mēs paņemam no bērniņa, ir gabaliņš no viņa, 100% viņa paša materiāls. Bet medicīnā pastāv tāda, teiksim, prakse, ka pēc šīm asins slimībām mēs parasti neizmantojam viņa paša, bet parasti izmantojam brālis, māsa, mamma, tētis. Šīs audu šūnas, mezenhimālās šūnas, jā, tās ir tās, kas ir ģimenei. Ja viņam to sadarību nevajag, viņas var pavairot, un viņas arī, tad, teiksim, tad, kad kāds stāsta, kad tas būs materiāls visai ģimenei, tad ir tomēr tā runa par šīm audu šūnām.